Par teritoriāliem kodiem es jums jau izstāstīju, par PVN pārskatiem. Tā. Tie, kas PVN specifikāciju vēl nav aizpildījuši, vai ir baidījušies, vai nav īsti sapratuši, atgādināšu, ka jaunai zīmei trešais daļai PVN pārskatam 1 par piegādātām precēm un pakalpojumiem, lai viņš aizpildītos tieši tāpatās kā pašā deklarācijā, kā arī citās sadaļās ir jāaizpilda specifikācija. Un saprotu, ka tie, kas sen ar jums strādā, šo specifikāciju ir aizpildījuši labi ritīgi sen un jau ir aizmirsuši, kas ir jādara, un tā ir pilnīgi normāla parādība, tad atveram specifikāciju un saraksta lejasdaļā ir pārskats PVN 1/3 daļa, un sadalīt viņu ir 2 daļās - preču un pakalpojumu summa. Šajā specifikācijas sadaļā ir jāuzrāda tie konti, no kā veidojas apgrozījums. Ja, tātad tie ir ieņēmumi konti, vai tie ir ar mīnus zīmi atgrāmatoti avansi saņemtie. Otra daļa ir preču un pakalpojumu PVN summa. Šeit mēs norādām PVN kontus pretī debitējumu tos kontus. Tad, pārsvarā tas ir kāds no debitoru kontiem, lai šī deklarācija aizpildītos pareizi. Ja. Šādā veidā viņa aizpildīsies un viss notiks. Un vēl ir tāda garāka, sarežģītāka. Ja. Ko mēs esam izmainījuši vēl aprīlī? Ja uzņēmumam ir zaudētie parādi, jūs vēl gribat kādā deklarācijā to iekļaut, paspēt, tad aizpildot šo deklarāciju ir jāizvēlās pazīme Z burtiņš zaudētie parādi. Tā kā mums nekur sistēmā atsevišķi nav tāda pazīme finanšu dokumentā, ka tas ir zaudētais parāds, tad vienkārši izveidojam PVN deklarāciju un manuāli norādam, ka šis ir zaudētais parāds, un izdrukājot PVN deklarāciju vai eksportējot to ZDS, šīs dokuments tiks atsevišķi iekļauts deklarācijā, nebūs kopējā summā zem pazīmes T vai X. Ja, tā kā tās arī tādas izmaiņas. Trešajā sadaļā savukārt tiem, kas strādā ar kases aparātiem. Tā kā nav gluži īsti skaidrības vēl joprojām, un neviens konkrēti nav aprakstījis, kā rīkoties ar kases čekiem, ja ir kases aparātiem strādāts, ja, vai ir jānorāda, kādā veidā norādīt tos darījumus virs 1000 latiem, tad ir tāda iespēja arī atzīmēt, kuras šīs rindas mēs gribam apstrādāt, un varam norādīt, piemēram, ka visi šie darījumi tomēr mums ir zem 1000 lati, un manuāli ir jānorāda šī pazīme, ka visi šie darījumi tiks saskaitīti kopā ar visu pārējo deklarāciju un iekļauti zem pazīmes 1000 lati un izdrukājot, ja, nebūs vairāk tā kā bija pēc februāra izlaiduma, katrs no šiem ierakstiem parādījās saskaitīts kopā sadaļā virs 1000 latiem, bet būs tur, kur jūs esat norādījuši. Ja jūs uzskatāt, ka šis ir, tomēr pēc šis ir čeks, kurš ir jānorāda atsevišķi, ja, tad jūs arī norādīsiet pazīmi X un deklarācija viņš norādīsies atsevišķi. Tā, ātrumā es jums esmu izstāstījusi praktiski visu. Tiem, kas strādā ar valsts kasi, vēlos pateikt, ka ir pārveidots maksājuma eksports, jo valsts kasi no savu specifiskā formāta ir pārgājusi uz FIDE-VIST formātu, un, ja jūs ar šādu strādājat un eksportējat datus uz e-kasi, tad jūs esat jau ievērojuši, ja, kad šis formāts mums ir mainījies, un ja, esam iekļāvuši to aprīļa izlaidumā. Ja gadienā ir kaut kādas problēmas un jums šie dati neeksportējās, tad lūdzu sazinieties ar atbalstu, bet tad, kad jūs rakstat e-pastu, lūdzu atsūtiet arī savu datu
failu, kurš jums ir saformēts eksportā. Ja? Mēs pārbaudīsim, vai tur ir pareizi visi dati ielikt, jo valsts kasa mums ir veiksmīgi atbildējis, ka viss ir pareizi, bet ir klients, ar kuru kaut kādas diskomunikācija ir notikusi sakarā ar šo e-kases formātu. Tā kā, ja jūs kaut kas jums ir kaut kādas problēmas, tad lūdzu uzreiz komunicējiet ar atbalstu, un kā jau es teicu, uzzīmējiet ekrānu savu attēlu un atsūtiet to nepareizo vai problemātisko datu failu, lai mums ir vieglāk saprast, kāda ir problēma. Nu, es tā kā esmu tiešām ļoti ātri visu jums izstāstījusi. Es ceru, ka jūs esat sarakstījuši dažādus jautājumus. Tā, viens jautājums. Es vēl ātri parunāšu. Bija atsūtīti man arī 2 vai 3 jautājumu uz e-pastu. Es esmu atbildējusi jau jums pašiem uz e-pastu, bet viens ir jautājums par PVN deklarāciju pēc kases principa. Tad man jāsaka tā, var to izdarīt, ja ļoti, bet tur ir drusciņi manuāls darbs nepieciešams. Var šīs PVN deklarācijas aizpildīt, bet katrā ziņā summa vērtības PVN ir jāpāraksta vēlreiz ierakstot PVN likmi, tad aprēķināsies pareizi arī PVN summa. Bet uzņēmumam, kas man to ir atsūtījis, es aizsūtīšu e-pastu, lai redzams, kā to vieglāk izdarīt, ja, un aprakstīšu, kā tur ir jādarbojās, lai to varētu izdarīt. Ja jums vēl ir kāda uzskaita pēc kases principa, lūdzu atsūties uz atbalstu e-pastu, ja, es arī aizsūtīšu jums pretī aprakstu, kā pareizāk strādāt. Paldies, ka jūs klausījāties, lai jums veiksmīgs pēc gada pārskatu periods, drusciņi atpūtieties, jo tūlīt jau sāksies nākošais gada pārskats. Līdz nākošai tikšanās reizei. Paldies!